Čau, draugi rakars sekotāji. Atkal es, Latvijas rakars, Dānija, muks laiks, saulīts spīd ārā, mājas darbiņi izdarīt, un ko mans nav miers, pulkstens ir vienas dienā, es domāju aizskries uz piemājas laukādi. Tur ir kukurūza lauks. Šodien no rīta pus pamodās laicīgi, nokūpināja visu čiņķīši, tagad man te 10 kūp. Pēdējais piegājiens, ja, atstās mammam, lai mammas nāk pārbauda. Šitas izkūrsies, šito droši var atstāt un bliežam. Paskatās, kas pa laiciņu. Smuka saulīte, pavasarīgs. Bet mans paķēra melno ķēvu un nesās. Dabu iet apakaļ. Savs brīdīši lāpst bija aizmirsts. Iedomājies, kā dobriedz bija skriet uz lauki. Mēs ies šitam laukam pāri. Tur es to koku puduru. Ir kukurūza lauks. Es vienmēr metu pār to lauku. Es tā, negribas, jo šitais saimnieks tur. Viņš saved virsū visu to, ko vecos laikos, ka māja apkurināja, met iekšā visu piempaks, visu foliju. Un tie sakusumi nenormāli skan. Nenormāli tā kā sudrabs. Bet, kā teicu, vienmēr met pār to lauku. Pāris stundiņas aizies, mēs tulītās nobliezīs. Kādu podziņu atradīs. Cerams, kaut kādu kapiķi. Mēs ir klāt. Tur no mājām atnāca, kaut kāda 800 metri. Nogur. Te arī tas kukurūza lauks. Mēs varēs paņemt arī mikro. Ir jauna kamera. Cerams, ka jūs man dzirdi. Nezinu, kā viņš pret vēju. Bet bliezīs pa šito kukurūziņu. Nav ko gāri runāt, mēs ir klāt, es atpūties. Ēla patvilcis. Un satikamies jau pie smukumiņu. Vai pie pirmā atradumu. Ja jūs šito skatās, tā jau kaut kas ir. Šito nevar neparādīt. Baigais signāls. Un hejā. Krāns. Krānam krāns trāpījās. Nezinu, tā ir laba zīme vai slikti. Ka pirmais un labais rokamais ir krāns. Ierakst komentārā. Ko nozīmē? Ka ir krāns. Te arī mums pirmā podziņa. Vakar bija rakti ar 2 anģiem, ar 2 sirmajiem. Aizbraukuši bija uz tāliem laukiem. Tie izrak katrs pa vienu plāniņu, gribēja uztaisīt video, bet man nav interesanti, ka man kaut kā vadātais vakar nevedi. Tad šodien uz savu lauku, ar melno ķēvu, cits štelli. Es jau parasti, kā aiziet rakti. Filmē, neko neizrok. Visi atzējuši ārā. Tā kā bez scenārija. Labi. Ņemam ciet, pirmais podziši un rokam tālāk. Es jau domāju, būs sudrabiši. Un šeit tev kaut kāds šitāds kakuts. Buļin, es domāju, sudrab kapiņš. Kam šitas ir? Tā nav baterija. Tas ir alumīnijas kaut kāds. Re? Es domāju, ir paspīdēji. Ting, ding, ding. Un šeit tev. Izrak bedrīt. Signāls bija. Iebās pinpointeru nevar atrast. Rak akal, domāju, sāna apgāzi. Izrak ārā nevar atrast. Meklē pie lāpas, te rubinai, te. Visur skaties, domā, kur palika. Citreiz pielīpus. Kas tas ir? Bet reku izvēlās mums, re? Reku. Aizripoja tālāk. Un kas tas ir? 25 ori caurumiši. Tāds mēs pie Ziemeļjūra roka. Pirmais kapiņš ar caurumu. Tie, kas seko, tie zina, kāpēc dāņiem ir kapeigas caurumu. Tāpēc, ka viņi kapeiga p***ej. O, tā. Tie, kas nezināja, tagad zinās. Vēl tā. Ņemam ciet, pirmais kapiņš. Un te mums vēl vien podziņi. Domāju, ka kapiņš un šeit tev podziši. Te mums ir vēl viens rimbulīts. Bet kas tas tāds ir? Kas tas ir? Apskatīsies tu līdz caur kameru. Tas jau būs tā, draugi, kur krīt ārā. Tāpēc jau viņš pazud, ka viņam gribas krist ārā. Es neredzu, kas tas ir. Bet te kaut kas ir. Tulīt notīrīs bišķi. Bišķi patīrīja tā bronzas birstīt. Kas tas tāds ir? Kapiķis tas ir, re? Trinnēks. Nē, 2 ori būs. Reku 2 ori, re, 2nieks. Sprāgons šitas. Bet skanēja labi. Labi, somiņā iekšā. Nolaust karotoju dakšiņu. Apsudrabot bijusi noteikti. Reku sudrabs lobās nost. Jā. Kāpēc nebija no sudraba?
baigais dziļais signāls bija un tik, man liekas, pie Nindzes zvaigznītes. Tie, kas rok, tie var iedomāties, ka šitās alumīnijas var zvanīt. Tā kā fričs sprādz noteikti. 3 stūrīts. Buļini, kaut kā jāsaņurts un ieliek somā. Nu ko, draugi? Cimdiņš novilkts. Pils somē uz šmurģak. Te degušie, kusušie, alumīnija 3 stūrīši visādi, lieli, maziņi, kāds ir griezis kaut ko savam šķērēm, pagais meistarojas savu traktoru lauku vidu, tāds sajūt. Bet bija tepat melnais, es jau negribēju rakt un kāds folijas signāls. Bet mums ir plāniņais. Blin, nekur nav jābrauc, tepat pie mājām, paskatās. Reku, cerams, ka jūs redz. Nu nav jau nekāds baigais varons, bet šis ir vecais dāņnieks. Vecs sēt. 3 lauviņas. Un kas tas ir? Oi, ku smukišs, oi. Ai, ku labi, kamera ņem visu savus atdaudzītos nāks, var redzēt tagad. Tā, kā pareizi. Puļini neapatīr bišķi uz biksēm, ne? Nespļaus virsū. Tulīt apžūs būs pa smuko. Tā, nu. Plāniņais. 1 šilings, iku punktiš, viennieks punktiš. Un gads ir 1000. Tā, draugi, es jau neredzu, jūs varat redz. Kaut kāds ir gads. Nu, te augšā jābūt tam gadam, jā. 1655 vai 45. Redzi? Ir svētdienas vakara raciens pirms grūtās darba nedēļas izdevies. Tas ir tas, ko es meklēju. Kapiņas. Labi, ņemam ciet. Saulīt vēl, kur ir. Oi, šitā. Blin, atspīd. Kur ir? Nē, jūs zin, kaut kur aiz mugur tur ir, bet ir vēl baigi augstu, un mēs var rakt. Tā kā dodam virsū. Staigā. Izrak to kapiņu un pilsa šmurģak. Un šeit tev podziņi. Rītīgais augstais tons, es domāju, ka pa virs būs kāds kapiņs. Bet nē, šitāds bumbuls. Tas ir traktoram kāds gultons aizgājis. Vai kaut kāds pirksts izjūtas. Bet rītīgā bumba. Kā jau nomazgās, tev redzēs. Ir apaļš, bet te kaut kas ir bijis klāt vēl. Un tāda, ka iemet, tā maz neliekas. Un atkal viena podziņa. Smukulīts. Puķīte. Nu ko, draugi, cimdiņš novilkts, bučojam pirksts. Ir augstais tonīts. Bet es jau redzu lielu šaibu. Bet nav tik plānīti, kā gribētos, bet ritīgs prieks. Šitam laukam es liku veto virs, jo tik daudz grūžus es ir redzējis. Es ir redzējis, ka viņš pievērt te pilnu to lauka kaudzem. Bet kaut ko tā augstā ziema izspiedārā. Un es pa kukurūzu do virsū. Citas vietas pat līdz celim. Bet ir. Skatās, kas mums tur ir? Es tad domāju alumīnijas. Bet nē, draugi, tas ir sudrabišs. 16 šiliņi. Paskatās tuvāk. Ai. Skilīgi. Šitie tie Rīgsbanks. Apskatās, kur liels, tā kā 2 eiro. Un otrā pusē karalim jābūt. Nu, davai, kāda kvalitāte. Ai, mans deguns spīd pa gabalu. Apskatās, gadiņam tie apakšā jābūt, bet to mēs tagad neredzēs. Redzēji, ko? Sudrabišs. Labs. Ne, nav jau tik plāns, kā gribētos, bet ir. Sudrabišs, otrais šodien. Tepat pie mājām, blin. Nu, ko lai saka? Smaids līdz ausim. Atrad tikko kaut kādai govs siksniņai sprādzi. Pagāja tālāk un šitāds deguntiši. Viņi kājiņi no tāda bļodiņa. Šitā te stāv bļodiņa un tā ir kājiņi. Parasti, ka šitāds atroda, tā sāk nākt to tās bļodiņa detaļas bronzinīgās. Un saka, varbūt kaut kur ir atprakti labumi. Vēl viens kapiņš, draugi. Šitais ir delfīnieks. Eku smuks. 2 delfīnu orīti. Tā. Tagad otra puse, lai tikpat smuki.
Un te maziņš gadiši apakšā tieši zem to čupiņu. Te mums vajag 1876. No. Viņi vispār nevar redzēt šo izdilus. Nu, kur tādu gādu var uzlikt? Re, kur tur tas nevar redzēt. Re. Vai tai stūrītī, reko. Šī te pie nadziņa. Nevarēs mēs neko izdarīt. Mājas jāpatīra. Ja ir 1876, 2 delfīni. Tad ir jackpots. Kaut kas interesants. No skapīt noteikti. Ir bijis skapītim kaut kas dekoratīvs. Manu manējai dārguma lādē. To mēs mājā nomazgās un tad paskatīsies. Tagad smilšains, viss tā smiltis līp klāt. Katru nevar nobrucināt tik tīri, lai būtu acim tīkams. Bet es domāju, es vēl izmetīs kādu līkumu. Ja man nekas nebūs, tad es šito beigs nost. Ciek atstāja mammu mājās, lai kupina daļas un pats aizgāja plāniņos rakt. Dabūs jau pa mīzi, ja būs sadaguši. Atnāk mājās, suns priecīgs. Nu, viņš vienmēr priecīgs, viņš nedusmojās. Kā jau teicu, vienīgais, ko var atstāt bagāžnieku uz pāris stundām un atvērs bagāžnieku un būs priecīgs, tas ir tavs draugs suns. Es jau tā nevar. Bet es apskatās. Desiņi arī gatavi. Desiņi cepu nostkāja pa virs. Visi tā kā nākās. Lai vēl bišķi tur pasot. Un tad ejam skatāmies atradums. Sakrāmēja smuka atkal atradums. Tā kā vienmēr uz galdiņa. Nomazgāja smukums. Melnum, netīrum, šmurģaks. Kastītē, te jūs redz. Es jau kā metai somiņā, tad tur nevarēja notīrīt. Viss smilts salipus. Viss kaut kas. Viss es jums video nevarēju parādīt. Ko es tur paceļu. Es to smukāko, bet te tik daudz pietupiena uz to kukurūzu lauku. Un pa kukurūzu lauku veči jamāki pietupties uz kukurūzu lauku, kur ir stubeņi atstāt līdz ceļiem garumā. Tā tikai puļķē jātupjas tieši pa līniju. Uz sānu nevar. Tāda sajūta tagad. Nu, neko. Kaut kā tā. Bet ko tad mēs te sarāk? Šitas bija ritīgākais apmāns. Nu, ritīgs sudraba signāls. Nu, kāds teiks, varbūt tas ir sudrabs, bet es nezinu. Provu nav, spīd, ka sudrabs, metam šie kastē. Tā, bumbiņi, šito jānēsa līdzi. Nezinu, kas tā pa bumbiņi, reku, te tā kā padila, kaut kas ir bijis mēl. Es domāju, ka tas ir kaut kāds pirksts, ne? Reku, te skrūbījus iekšā, parūsējus. Zinu, ka traktoriem kaut kā tie šenkeļi, ļenkeļi, kas viņi tur skaidās, bet smāks, ritīgākais, metamais. Metam tai kastē iekšā. Tā, karot. Apsudrabotā, draugi. Jūs redzat, sudrabs lobās nost, īstenībā sudrabu var salasīt. Redz, nolupina sudrabu nost, nav nemaz. Tas ir ritīgs sudrabs, draugi. Viņi bijusi apsudrabot. Nu, ne jau no apniķeļot kaut kādu veco laiku. Varbūt arī metam kastē. Tā, šito es jums video neparādīju, tāpēc, ka tur baigāri es sarunāju, bet domāju, ka sudraba, bet viņi nav sudraba. Apsies, kaut kas ir smelts. Kaut kas ir smelts, kaut kas ir kausēts iekšā, jo iekši tik ciet, ka nevar izmazgāt, bet es jau domāju, ka būs sudrabnēts, bet nē, te kaut kāds ir rakstīts, kaut kāds golfs, 18 svītriņi 10, es nezinu, izmērs, bet nu nav sudraba. Vecās sudraba karots ir ar 3 tornīšiem, ar 2 tornīšiem ir apsudrabots, ja būtu veclaicīgi ar 3 ir sudrabens. Ārā, to mēs nedīs konservas. Tā, krāns, draugi. Es no sākuma ritīgi, es domāju, ka tas ir liels krāns, es ir redzējis, ka tāda atgriež vaļā. Bet, nu jā, krāns. Varbūt, ka rokturs. Man seifam tāds ručki līdzīgi. Nebūtu nolaust, varētu uzmontēt vēl vien. Ats apmānam. Labi, to pie bronzas. Tā, deguns katliņam. Katliņš stāv šitā uz kājiņam, redz, pang. Viņas, kā atrod, tad viņi diezgan liels katls bijis. Ka viņas atrod, tad saka, ka kaut kur ir bijusi nauda aprakt. Tā kā vecums pie bronziniekiem. Tā, sviniņas lasu vienmēr. Sprādzīt kaut kādu govu sprādzi, es jums tur teicu, bet nezinu. Varbūt, ka kāds dāns arī biksēs tādam staigā. Šitā ir vecs sprādzi.
nezinu, kas tas par materiālu, viņš tāds sudrabveidīgi materiāli atgādina, bet viņš trausuls, jo vienmēr, ka šitāds atrod, viņš vienmēr ir šitā izjukuši, viņš salūst. Tas ir kaut kāds baigais, interesantais veco laiku bleķis. Tā, šitas smuks pie nobeigumu redzēja. Ručka kaut kāda, bet es te tā papētīju, tur īstenībā ritīgais džigīts, reku galvu, ritīgais puķis. Gan drīz jau varēja pateikt kaut kādu vikingu fibulu, bet es domāju, ka tas ir smukums, vai te kaut kas ir nolūzis, te viņš ir kaut kā karējies, skapītīm ručku noteikti, kur pats skapīts, varbūt var pašai manai lādētai, kur es vēl nav atradis. Tā, pirkst notirp turot to telefonu, filmējot. Podziņš. Podziņš šoreiz maz, bet es domāju, to lauku atgriezīsies, pagaidīs, varbūt vēl pa kukurūzu pavandīsies kādreiz, bet es domāju, kad pagaidīs, ka viņi tur uzbliezīs, tā čotka lēnā garā, tā čik, un nolasīs. Es tur nav bijis uz to lauku, vispār man negribēs, bet, pēc šitādiem izlēcieniem tur nedrīkst neiet. Podziņ, vecs podziņs, un tā mums ir draugu kapiņi. Šito kapiņu 25 eiro caurumu. Jūs jau zinu, kāpēc caurums. Liekam malā. Tā, nākošais, šitais. Es nemaz gādu viņam neskatās, šitas ir tas divnieks trakais, viņi tad cinkot viņu viegliņu, retiņus var atrast, bet ja viņam būtu desmitnieks ir sudraba un 25. Iedomājies, kaut kāda sīknauda miskast, bet tā kā desmitnieks ir tas uzreiz sudrabs. Šitie labi, ja būtu desmitnieks, 20, bet šitie tas 2 or 5, viņam vēl kaut kāda, kā sāka, ārā metamiem. Tā, ko, sākam ar šito delfīniņu. Tā, pamēģinās pilgt. Baigi labi piezumēt jums, draugu, var tagad. Es domāju, ka jūs redz un dzird labi. Delfīnorīt. Mums vajadzēja 1876. Mums ir, jūs redzējāt, tāda, 1874 standartnieks. Liekam maliņā pie delfīnorītiem arī. Tur man delfīnorīt bunģiņi. Šitais rītīgais bļembāks apskatās, cik viņš liels. Kā lai padara, kur roku, kur ir tā, šitā. Rītīgākais 2 eiro. Pam! Ja? 2 eiro, varbūt eiro. Baigais sudrabs. Tā kā alumīnijas izskatās, bet šis ir sudrabs. Mans degons, 16 Rīgsbankas skilling. Un gadiņš šitam ir te baigi bija sabor, ka 1850 kaut kāds. 57. 1857. Sudrabiši. Ņemam ciets viņš tur ir, tur tik daudz visādi šmurģāk. Ir malts un malts. Es domāju, ka tur tādu vēl ir labā stāvoklī. Tā, un tad reku mans mazais bandīts, ilgi negaidītais. Kā lai saka, kā ilgi negaidītais, ilgi gaidītais. 1 šilings. Es jau, uz to laukums, es jau piezumēju. Bet es ar to brilli neredzu, man apakšā stiprāk, augšā tālāk, un es tur mēģinu fokusēt savus palielinājumus šitā terēs, vai šitā man tur iet. Bet tā kā atnāk mājās, tā redz, tur nav nekāds 1645 vai 1655. Tur ir 1 šilings dāņi, 1648. Barbara Streisand, labais. Ko lai saka, draugi? Akal ierunāju baigi garo nobeigumu, tiem, kam patīk. Liekam īkšīt uz augšu, rakstam komentārus. Tie, kas nav piesakojuši piesakojumi, par to nav jāmaksā. Abonēt nav jāmaksā. Abonēt nozīmē piesakot, nospiežot zvaniņu, tas jūs nepalaidīs jaunākos video garam. Un kas vēl bija beigās jāpasaka? Nevilks garamā. Satiekamies jau nākušajā video, nākušajā racienā. Čau visiem!